Konkrēti par lēmumu, kolēģi. Konkrēti par lēmumu, kolēģi. Nākot uz parlamentu, katram deputātam ir pienākums šeit, šajās telpās, pieņemt lēmumu par labu valstī, tautai, labklājībai, attīstībai un drošībai. Šajā konkrētajā darbas kārtībā šodien es neredzu nevienu, Viļņuma kungs, jautājumu, kas būtu skāris mūsu cilvēkus ārā. Mēs katru dienu šeit nodarbojamies ar skaļiem paziņojumiem, lai Kola kungam sanāktu tikt uz Eiropu. Bez jebkāda pamatojuma, Kola kungs. Nav runa par ideoloģiju. Mēs komisijā visu ar jums izrunājam, un jūs zinājāt, kas tur bijis. Šeit ir jautājums par telpām parlamentā. Komisija ir vieta, kur mēs runājam par ideoloģiju. Komisija ir vieta, kur mēs virzam kopēju skatījumu uz valsts attīstību. Šeit katram deputātam ir pienākums pieņemt tikai tos lēmumus, kas tulītēji palīdzēs sabiedrībai dzīvot labāk, drošāk, lai bērni mūsu valstī gribot dzīvot, lai sirmgalvi būtu nodrošināti. Jautājums, kolēģi, par to, ka visiem apkārt mums ir absolūti vienalga uz mūsu paziņojumiem. Viņiem vērtība ir nulle. Tas man skar visvairāk, ka mēs katru dienu nodarbojamies ar lietām, kas reāli neietekmē neko. Kad mēs beidzot šeit sākām runāt par to, lai pacelt pensijas? Kad mēs varēsim jau runāt par to, lai palīdzētu bērniem? Kad mēs varēsim jau runāt par to, kas notiek kultūras nozare, ņemot vērā pēdējās ziņas? Reālas lietas, kas ir vajadzīgas mūsu sabiedrībai. Bet šeit mums ir priekšvēlēšanas agitācija. Un man sāp to, ka es redzu, kolēģi, ka daži deputāti mūsu valsti vienkārši parāda, ka bezspēcīgu, jo šie paziņojumi ir nulle. Pagaidām mēs šeit nodarbojamies tikai ar pļapāšanu, nevis darbu tautas labā. Tas ir svarīgi. Paldies, kolēģi!